Dārgie Kristum ticīgie, vai arī jūs gribat aiziet? Tie vārdi atskan kaut kur ārkārtīgi dziļi katrā sirdī, jo kārdinājumus pastāv nogurt, aizmirst, apsēsties, neatnāk uz baznīcu, meklēt atbildes eksistenciāliem jautājumiem ārpus Kristus un baznīcas un ārpus Eiharistiju, kas veido baznīcu. Arī jūs gribat aiziet. Un mēs redzam, kā Kristus to jautā, viņam sāp sirds. Viņš mīl baznīcu kā savu miesu. Jā, tā apustulis Pāvils mums atklāja īstenībā ne ģimenes teoloģiju vai mācību, bet īstenībā viņš mums atklāja, es jums to saku par Kristu un baznīcu. Un viņš izmanto ģimenes modeli un to izceļ, bet tā īstā mācība ir par baznīcu. Vai arī jūs gribat aiziet? Jūs iedomāties, ko tas nozīmē tad, kad mēs atsakamies no Kristus. Sākumā apostāzija bija nosaukums, tā tika nosaukti kristieši, tā bija herēzija, tā tika nosaukti kristieši, kas atsakās pēc, kad viņi ir pazinuši Kristu. Viņi aiziet. Šodien, kā teica kādreiz pāvests Benedikts, ir notikusies apostāzija senās Eiropas kultūrā, kristiešu kultūrā. Cilvēki aizgāja prom no kristībām. Francija, ko tu esi izdarījis ar tavu kristību, teica Jānis Pāvils II pirmā ceļojumā. Ja ko tu esi izdarījis? Ar apgaismības laikmetu tu uzskatīji, ka gaisma ir tumsa un tumsa ir gaisma. Arī jūs gribat aiziet? Tas jautājums ir ļoti aktuāls. Vakar svinējam 3-5 gadus Baltijas ceļam. Katrs sadevās rokās. Tāds gars bija, ko varēja redzēt baznīcā. Baznīcas bija pilnas. Nevarēja ienākt katedrālē, nevarēja Magdalēnas draudzē ienākt. Ja kas mūs vienoja? Kas? Un tad kaut kas notikās. Aizgājām viens no otra, aizgājām no baznīcas. Un, lai nāktu uz baznīcu, lai būtu uzticīgi baznīcam, lai izvēlētos Kristu, lai izvēlētos Dievu, mums ir jādara tas pats, ko Izraēla tauta izdarīja, kā mēs to dzirdējām pirmā lasījumā. Tev ir jāizvēlās dzīvības ceļu vai nāves ceļu. Tad, kad mēs attālinamies viens no otra, tad, kad mēs attālinamies no Dieva, tad, kad mēs nespējam vairs sadoties rokās, bet meklējam otra vainas, atgrūžam otru, tajā brīdī mēs mirstam, kā tauta, arī kā kristīgs cilvēks, bet arī kā cilvēks. Jā, kur tu ej Latvijā? Tev ir jāizvēlās Kristus. Tu pieņēmi Kristu ar Meinārdu. Un arī to varētu teikt, tā kā Jānis Pāvils II teica Francijai, Latvija, ko tu izdarīji ar tavu kristības dāvanu. Bet kur lai mēs ejam? Kur? Teica Pēteris. Arī kur lai mēs ejam Latvijā, Latvijas iedzīvotāji? Kur lai mēs ejam, kur lai mēs meklējam mūsu būtību? Kā lai mēs lūdzam šo skaisto himnu, kas ir lūkšana, Dievs svētī Latviju, ja mēs noliedzam Dievu, ja mēs attālinamies no Dieva, tad tā nemaz nav lūkšana, tas ir folklors, nacionālais romantisms, bet tā ir lūkšana. Dievs ir tas, kas veido, pavada, palīdz izlīgt starp cilvēkiem, dod spēku aizmirst sevi, iedvesmo mīlēt otru, lai sadotos rokās.
Šodien Latvijas nākotne ir izdzīvot, sadoties rokās. Ja nesadosimies rokās, ja katrs ierausies savā sirdī, savās interesēs, tad korupcija valdīs. Tad mums nebūs spēka upurēt sevi par otru, un tā pazudīs tas skaistais mantojums, ko mēs esam saņēmuši, pateicoties tiem cilvēkiem, kas sadevās rokās pirms 35 gadiem. Ja kungs, kur lai mēs ejam? Un atbildi ir šeit. Pie kunga, pie Eiharistijas, pie baznīcas. Nav Kristus bez baznīcas. Kristus to saka, to Pāvils mums atklāja. Mīliet baznīcu. Kā vīrs mīl savu sievu. Mīliet baznīcu. Kāda viņa ar būtu? Grēcīga. Ar grēciniekam pilna. Pāvests Francisks atgādināja, ka baznīca tas ir kā kara lauka slimnīca. Tie nav pilnīgi cilvēki, kas ir baznīcā. Kristietis nav pilnīgi svēts, bet viņam ir ilgas pēc svētuma. Un tāpēc mēs varam baznīcā satikt visādus, arī mēs. Katrs esam tikai grēcīgi. Bet mēs zinām, ka mēs esam aicināti uz svētumu, ka Dievs grib mums dot kaut ko vairāk, un ka mums nav cita ceļa. Ja mēs esam Latvijā, mēs esam tauta Latvijā, bet mēs esam svētceļnieki. Jo mums ir divas tēvijas. Zemes tēvija un debes tēvija. Ja tu mīlēsi debes tēviju, tad tu arī īstenībā mīlēsi zemes tēviju. Un ja tu patiešām mīli tavu tēviju, tad tu arī mīlēsi debesu tēviju. Ir patiesa tēva mīlestība, teica Jānis Pāvils II. Bet arī ir tāda mīlestība uz tēvzemi, kas īstenībā nav autentiska. Kristietība ir aicināta pārdomāt šajos laikos, grūtos laikos, kur karo, kur cilvēki viens otru ienīst. Ir aicināta pārdomāt par to karu, kas ir mūsu sirdī. Mēs ar nemitīgi karojam starp labo un slikto. Bet kungs ir uzvarējis šo cīņu, un viņš mums dod to spēku izvēlēties un pateikt kā Pēteris, bet kur lai mēs ejam? Ārpus kristīgām vērtībām. Kur lai mēs ejam, kad mēs redzam sabiedrību sadrumstalotu, kur viens otru aizmirst, kur katrs domā tikai par sevi? Sadosimies garīgi rokās, svētā sadraudzībā, kā cilvēki, kā latvieši, kā kristumticīgie. Katrs no mums var izmainīt savu dzīvi. Nemeklēsim vainas citos, tā vaina ir mūsos. Kur lai mēs ejam, lai augtu, lai pārtap par jauno cilvēku? Tikai pie Kristus. Kā bīskaps Andris teica sākumā, tie ir Franciska vārdi, tie svētā Augustīna vārdi, mūsu sirds atrod tikai īsto laimi, jādusās tevī. Kur lai mēs ejam, latvieši, ārpus Dieva? Ir daži, kas iedomājušies, ka vajadzētu mainīt Latvijas himnu. Dievs svētī Latviju ir par daudz kā lūkšana. Daži uztraucās, bet īstenībā mēs varam pateikties Dievam, ka mūsu pirmie latvieši, kas domāja par šo valsti, par šo tautu, mīlēja Dievu. Un viņi neteica kā citās himnās visādas citas lietas, bet vispirms vārds Dievs. Tāpat kā angļiem, lai Dievs svētī karalieni. Tas nozīmē, ka šī apziņa jābūt katrā no mums ierakstīta, kad es piederu Dievam. Un ka visdārgākā lieta arī zemes mīlestība, tēvzemes mīlestība, ja viņa ārpus Dieva mīlestības, viņa kļūst par nepareizu reliģiju. Tad es arī necienīšu citus.
Pāvests Jānis Pāvils II teica, ja tu nemīli savu tēviju, tu arī nemīlēsi citu tautu un citu cilvēku tēviju. Ja tu patiesi mīlēsi tavu zemi, tad tu nekad nedarīsi pāri otram. Tāpēc lūksim, lai Kungs iedvesmo katru no mums. Mēs kā kristieši atgriezīsimies pie Kunga. Mums nav cita ceļa. Mēs esam zemes sāls, ar Latvijas sāls. Un mums būs tā spēka atjaunot Latvijas sirdis un iedvesmot cilvēkus, lai viņi sadotos rokās. Un tad mēs būsim vienoti. Kā Kristus teica, lai viņi visi būtu vienoti mīlestībā. Tad mēs atjaunosim baznīcu, atjaunosim mūsu ģimenes, atjaunosim mūsu sabiedrību. Būsim žēlsirdīgi viens ar otru. To tas nozīmē sadoties rokā. Bet tas spēks sadoties rokās ir tikai iespējams, ja es turu Dieva roku. Šodien esam atnākuši tieši baznīcā, šodien no rīta šeit, lai saņemtu šo mīlestību caur Eiharistijas sakramentu, kas ir mīlestības sakraments. Bet to, ko Kristus teica, arī jūs gribat aiziet, jo daudzi aizgāja pēc šīs eharistiskās sarunas, kur viņš ieveda mācekļus un baznīca eharistijas noslēpuma, ļoti daudz aizgāja. Kā viņš var dot savu miesu? Vai tad tiešām tā viņš mūs mīl? Tas nav iespējams. Ja ticība ir noslēpums un bieži vien tas pārsniedz to, ko mēs varam iedomāties, mums ir jāsaprot, ka eharistija ir noslēpums un ka mēs nevaram svētdienās iztikt bez eharistijas. Mēs sanākam kopā, mēs veidojam šo kopieni un Dievs mūs stiprina, veido šo brālīgo garu, komuniju. Lai Dievs palīdz katram no mums īstenot mūsu aicinājumu un pateiksimies par bīskapa Kravaļa aicinājumu, kad pirms 25 gadiem viņš tika iesvētīts par priesteri. Jo arī viņš pateica, kā Pēteris, bet kur lai es eju, lai mana dzīve izdotos ārpus Kristus?